No 14. līdz 16. decembrim Izstāžu centrā Ķīpselā norisināsies starptautiskais sporta deju festivāls Baltic Grand Prix 2012. Mēs esam nolēmuši mazliet sīkāk uzzināt par šo festivālu, kā arī aprunāties ar Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieku Andru Ameriku, lai uzzinātu vairāk par to, kāpēc jauniešu sportošanas iespējas Rīgā ir viena no Rīgas domas prioritātēm. Rīgas doma 11. gadu jau atbalsta sporta deju festivālu Baltic Grand Prix. Kāpēc izvēlēs šāds virziens atbalstam? Mēs lielā mērā skatāmies tas, kas arī piesaista turistu uzmanību, jo ne jau tikai varbūt rīdznieki to skatās. Mums ir arī šajā laikā ļoti pieaudzis turistu skaits. Dejas šodien ir viena no tām, kas piesaista uzmanību. Un tie ir vairāk tūkstoši, arī 1200 deju pāri pieteikušies. Mēs grūti pateikt, cik būs, bet mēs varam reizināt ar zināmu daļu, ka tas ir 10 000 turistu. Un tas mums lielā mērā arī pilsētā ļoti svarīgi. Otrs, tas ir prestiža jautājums. Tad mēs redzam, ka mums ir tādas divas gradācijas. Pirmā gradācija, ka nāk ar jaunu projektu. Mēs viņiem iedodam atbalstu, zinām, šī projekta realizācija, un tad skatāmies, vai viņš ir ar atdevi, vai viņam ir arī sekotāji. Un tad, kad viņi iztur pirmos 5 gadus, tad viņi aiziet nākošajā līgā. Ja? Un tāda ir gan kultūras festivāli, gan sporta pasākumi. Ja? Un tāpēc mums ir tāds freestyle, arī liels posms, kas tiek taisīts arēnā, kur ar tiem močiem nodarbojas. Šeit ir pavisam cita tematika, bet tas, ka viņam ir tur daudzus gadus un 11 gadus Rīgā, mēs redzam, ka viņš ir ar augošu, pieaugošu interesi. Un tas īstenībā ir tas galvenais rādītājs. Tāpēc arī ļoti nopietnas atbalsts. Tas ir augstākās līgas atbalsts sporta sacensībām līdz 25 000 lati. Kādas vēl startautiskas sacensības jūs plānojat atbalstīt 2013. gadā? Mums ir plānos tas, kas skar pa sportu. Ja, tad mēs arī nākošu gadu atbalstīsim freestyle. Tas, kas to pašu arī šīs sporta dejas, tie pasākumi, kas notiek katru gadu. Mēs diskutējam šobrīd ar basketbola federāciju. Tur ir junioru sacensības nākošu gadu 18-gadīgie, ja, kas notiek posms arī Rīgā un Liepājā un vēl citur. Mums ir runa par to, ka mēs atbalstam jaunos hokejistus. Jā, un ir vairāk pasākumu, kas notiek arī hokejistiem. Ir mūsu jauniešu komanda, hokeja klubs Rīga, kas spēlē. Mums ir futbolisti. Mums katru gadu notiek rokas bumbas viens posms par Rīgas kausu. Mums ir ļoti plaša šī programma, ja, bet tas finansējums, kas ir, arī nāk jauni priekšlikumi. Tad mēs viņus vienkārši vērtējam. Tad ir tas pirmā izsišanās, vai tas ir vai nav. Jā, ir zināms, ka kopumā Rīgas doma diezgan aktīvi atbalsta jauniešu sportošanas iespējas. Kāpēc? Mēs pieņēmām lēmumu apmēram vēl kāds gads 5 atpakaļ, kad mūsu budžets bija pat trešdaļa lielāks nekā tagad. Mēs atbalstījām arī lielos sporta sacensības un komandas, un tas mums arī bija kā viens no sadaļām atbalsta politikā. Tad, kad tā krīze un mūsu budžets ir samazinājies pat trešdaļu, mēs teicām, mēs atbalstīsim jauniešus pirmām kārtām. Un visi jauniešu sacensības, junioru sacensības ir pirmā prioritāte. Jā, nav jau kaut kāda cita argumenta. Līdz ar to mēs pamatā šodien ejam uz jauniešu sacensību atbalstu, kas arī reducējas gan tie ir skolnieki, gan tie ir juniori. Un tas īstenībā mūsuprāt ir tas, kā mēs sekmējam sporta popularitāti arī pilsētā. Vēl jau vairāk, ka mēs sadarbojamies ar sporta federāciju, to pašu futbola federāciju, futbola laukumu un ar basketbola federāciju, kur mēs arī piešķīrām jauniešiem līdzekļus. Ja, un tad mēs meklējam hokejistiem, tiek piešķirt līdzekļi jauniešiem. Žoltoku skolā speciāli klasi vēl viena attīstām. Tas viss vairāk jāatbilsties tieši jauniešiem. Tur mūsuprāt, ir tā galvenā saikne, lai cilvēki būtu justos iespēju veselīgi un sportīgi. Gaidāmajā sporta deju festivālā Baltic Grand Prix 2012 piedalīsies vairāk kā 2600 dalībnieki. Ja vēlaties to redzēt, tad 14. decembrī dodaties uz Ķīpselas izstāžu halli.